Sveicināti podkāstā Pa ceļam biznesā, kur dalāmies ar uzņēmēju pieredzi, ekspertu zināšanām un vērtīgiem rīkiem, kas tev noderēs biznesā. Seko mūsu podkāstam sevērtākajā platformā, lai nepalaistu garām svaigākās epizodes no Swedbank uzņēmumu komandas. Esiet sveicināti klausītāji! Iepriekšējā sarunā Swedbank galvenā ekonomiste Līva Zorgan-Frei stāstīja, ka nelielo Latvijas ekonomikas un tātad arī uzņēmēju izaugsmu šogad stutēs iekšējā patēriņa pieaugums. Šoreiz uz sarunu esmu aicinājusi Valdi Vaišļu, Swedbank naudas plūsmas pārvaldības daļas vadītāju, jo Valdis redz, kas notiek ar karšu pirkumiem gan veikalos, gan arī internetā. Apspriedīsim, kādas tendences veidojās pagājušā gadā un kādas biznesa iespējas tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem sola šis gads. Sveiks, Valdi! Sveiki! Man uzreiz ir pirmais iesildošais jautājums par to, cik liela daļa pircēju veikalos iepērkas ar karti un cik ar skaidru naudu. Jā, aktuālajie dati, kas šobrīd mums ir pieejami, norāda uz to, ka 73% ir bez skaidras naudas darījumi, kas ir ar katru gadu pieaugošs rādītājs, un 27% ir skaidrs naudas darījumi. Un vēl papildinot šo statistiku arī ar tādām interesantām tendencēm, ka vienam pircējam vidēji nedēļā ir 10 bezskaidras naudas maksājumi, kas arī ir pieaugošs skaitlis, un redzam, jā, ka tas arī turpmāk arī pieaugs, un 23% no šiem visiem bezskaidras naudas maksājumiem, kā tu, Elīna, vaicāja, tad arī tiek veikti arī ar vietā, un kas praktiski arī mūsdienās ir tāda, otrā populārākā norēķina metodēs aiz norēķina kartes. Man liekas, bezgalērti. Protams. Un ko mums rāda 2023. gada dati? Kāda bija kopējā patēriņa tendence? Jā, skaidrs naudas izņemšana no bankomātiem apjoms ziņā nav mainījusies. To mēs redzam, ka tie dati ir diezgan līdzīgi arī. Gads pret gadu norēķina ar kartēm un telefoniem ir pieauguši par 13%. Mēs redzam to arī, protams, kā jau minēja, arī bezskaidras naudas norēķina īpatsvars tiešām pieaug. Gada sākumā bija arī zemāks patēriņš, tieši šis darījums skaits norēķina kartēm, jo bija augsts arī energoresursu cenas, kas ietekmēja šos pirkumus arī, un bija neskaidrība arī par pieaugušiem cenām arī turpmāk, ja? Jo skaidrs, ka viss kļuva dārgāks un cilvēki sāk izsvērt, kur tad šos pirkumus arī veikt. Bet redzam to, ka katru gadu vasaras sezonalitāte nāk ar tādu tendenci un joni, kad pirkumu skaits turpina pieaugt dēļ siltāka laika aktivitātēm, un to mēs arī iepriekšējā vasarā, protams, arī novērojām, kas bija gan aktīvs periods vasaras laikā, un vēl interesantāk gadam ejot uz nogali, arī pēdējos gados Latvijā novērojam tādu jaunu interesantu tendenci, ka Ziemassvētku dāvanas cilvēki sāk iegādāties jau novembrī. Un tas ir izskaidrojums ar to, ka šī tendence nāk no citām pasaules valstīm, kur šīs globālās kampaņas, melnā piekdiena, kiberpirmdiena arī ir nonākuši pie mums, un līdz ar to tad arī tā dāvanu iegāde notiek laicīgāk. Un, protams, visam tam pa virsmu gada ietvaros, protams, arī inflācija ir spēlējusi būtisku lomu, kurā visos mēnešos ir bijis augstāks karšu apgrozījums, bet, protams, atsevišķās nozarēs arī paši iedzīvotāji ir bijuši arī aktīvāki un tērējuši vairāk. Jā, es varu iekomentēt, ka to pavasara saules sezonalitāti bankā patiesībā arī mēs izjūtam klientu aktivitātē brīžos, kad parādās saulīte, ir augstāka. Uzņēmējs sāk domāt par līzingu, par jaunu auto, par investēšanu, sākas ārā tirzniecība, tā kā tiešām visi saaktivizējās un saņemās. Protams, ir nozars, kur, teiksim, tieši vasara ir tas pīķa laiks, ja? Un ir nozars, kurām tur ir, saprotu, ka arī mierīgāk, piemēram, tur veselības aprūpē, ja? Tur mazāk pirkumu notiek tieši vasaras laikā. Tieši tā, tas arī ir izskaidrojums to, ka visas slimošanas sezonas ir gada augstākajos mēnešos, jā, un arī par to arī noteikti parunāsim arī tur tālāk uz priekšu. Interesanti īstenībā dzirdēt par to saulēcīgo gatavošanos Ziemassvētkiem. Man liekas, ka tas ir kaut kas, ko uzņēmējiem vajadzētu ņemt vērā. Tās Ziemassvētku tēma cilvēkiem sāk kļūt aktuāli jau agrāk. Teiksim, ja agrāk tas bija nosvinējām 18. novembrī, tad sākam gaidīt Ziemassvētkus, tad tagad jau jābūt gataviem ātrāk. Kurās nozarēs cilvēki atstāja visvairāk naudu 2023. gadā? Jā, iepriekšējā gadā, protams, lielāko daļu no patēriņa groza, kas ir 27%, aizņem pārtika. Protams, tā ir primārā vajadzība. Bet interesanti paskatīties, kas ir tās nozares, kurās cilvēki ir tērējuši naudu pēc tam. Ir ēdināšana, kurā ir gan kafejnīcas, gan restorāna apmeklējumi, gan arī ēdienu piegādes. Ja? Te var būt izskaidrojums ar to, ka ir šis hibrīda darba iespējas, darbs no mājām, vai ēdienu piegādes arī palikuši populārākas kopš pandēmijas laika arī.
Degvielas iegāde, veselības arī, protams, joma, kas jau tika pieminēta, un, protams, tam seko arī mājas, dārza lietu iegāde arī siltākam laikam tuvojoties, un protams, arī apģērbs. Pa lielam jau milzīgu pārsteigumu nav, ja tās lietas, kas ir tās ikdienā nepieciešamās lietas, ēst mums vajag, aizbraukt apciemot vecākus vajag, pie dabas gribās aizbraukt, bērni izaug no apģērbiem, ja tas viss laika ir vajadzīgs. Latvietim dārziņš ir svarīga lieta, ja. Bet vispār tie restorāni ir interesanta lieta. Restorāni arī Bolt piegādes, ja. Bet vai tas tiešām ir tīri tāda novērtējuma to, ka mēs to varam darīt, tāpēc, ka Covid ir beidzies vai apnicis ir strādāt no mājām un visu laiku būt mājās un gribas iziet, bet jā, interesanti. Jā, šī ir tāda interesanta tendence un pagaidām izskatās uz palikšanu, noteikti arī pie šī gada datiem, kad parunāsim, tad paskatīsimies, kur tad šī joma ir šī gada patēriņa datos. Kurās nozarēs pirkuma pagājušā gadā auga visvairāk? Vai kur bija kritums un par ko tas liecina? Jā, mēs paskatījāmies arī sīkāk. Pēc procentu pieauguma gads pret gadu visstraujāk auga ceļojuma un transporta nozare par 46%, izklaides nozare par 28% un avio sabiedrību un lidos pakalpojumi par 25%. Tad šeit mēs varam secināt, protams, ka ārzemju ceļojumi atkal ir atguvuši savu popularitāti un notiek arvien vairāk pēc pandēmijas un protams, arī izklaides joma, kas arī globāli ir diezgan pieprasīta. Ja, šīs dažādās izklaides platformas, spēļu industrija, mēs šeit redzam, ka šis patēriņš tiešām šeit aug. Par kritumiem runājot, arī tādā procentuāli izteiksmē lielākos kritumus, ko mēs redzam, ir degvielas un viesnīcu nozarē. Un, protams, arī šeit augstākās cenas 2023. gada sākumā ietekmēja šo degvielas patēriņa iegādi un saglabājās gan augsts visa gada garumā. To mēs arī redzam, ka šis pieprasījums, jeb norēķini pēc degvielas gan svārstīgi visa gada garumā. Un par viesnīcu nozaru runājot, šeit tāds diezgan loģisks skaidrojums. Pandēmijas laikā bija lielāks pieprasījums pēc lokālā turisma, jo nekur jau tālāk nevar aizceļot par Latvijas robežām, un tad, tas bija sasniedzis arī savu laiku augstākos rādītājus, un tagad mēs redzam, ka tagad notiek pretēja tendence, un vairāk šie ārzemju ceļojumi ir pieprasīti. Jā, bet vietējam, viesnīcas īpašniekam vai vietējās turisma nozares pārstāvjiem patiesībā jau diezko vieglus laikus mēs nevaram solīt, jo vietējie iedzīvotāji brauc uz ārzemēm un savukārt turisti tā īsti nav vēl atgriezušies Latvijā. Jā, droši vien pakāpeniski, bet cīņa par klientiem būs. Protams, jā, un turisms noteikti pakāpeniski atkopsies visdrīzāk un protams, arī ģeopolitiskā situācija varbūt nav tā piemērotākā mums, tādam turisma attīstībai, bet noteikti, mēs redzam, ka turisti šeit pamazām atgriežas un varbūt arī tieši arī viesnīcu nozarei tas lielākais iegūms būs tieši no šiem ārvalstu turistiem. Cik liela daļa cilvēku iepērkas internetā? Jo mēs redzējām, Covid laikos internetu veikali piedzīvoja savu izrāvienu un tā lielo izaugsmi. Jā, šī ir noteikti interesanta statistika, uz ko paskatīties, jo pandēmijas laikā mēs visi iepirkāmies internetā. Tā bija mūsu pamata vieta, kur iegādāties gan preces, gan pakalpojumus. Tā statistika ir tāda, ka joprojām 85% pirkumu tiek veikti klātienē, tātad fiziskajos veikalos. Un, ja mēs paskatāmies uz tādu vidējo Eiropas statistiku, arī par Latviju runājot, tad 16% no visiem pirkumiem ir e-komercijas pirkumi, kas varbūt liekas maz, bet tā varbūt gluži nav. Ja mēs paskatāmies tādu iepriekšējo gadu statistiku, tad katru gadu pieaug šis procents. Ir, protams, arī valstis, tādas lielākas metropoles, kur šī loģistika ir labāk attīstīta un šis e-komercijas pirkumu skaits ir lielāks, ja mēs runājam par apvienoto karalisti, Vāciju, Franciju, bet, ja paskatāmies tādās prognozēs uz priekšu, tad tuvākajos 4 gados ir prognozēts, ka e-komercijas norēķina īpatsvars Eiropā pieaugs vidēji par 5%, tā ka noteikti attīstības potenciāls e-komercijā ir. Katram cilvēkam tā kā gribās paskatīties internetā, kāds piedāvājums tur ir tai precē, kas mani interesē. Bet kā tu teiktu īsnībā, kuras ir tās nozars, kurām būtu jābūt internetā noteikti? E-komercija, protams, ir kā mēs to saprotam, šis e-veikals, jeb iespēja iegādāties preci internetā, bet, protams, mājaslapas, jeb preču aplūkošanas vietnes vienmēr ir bijušas. Un tas ir jautājums, kurā brīdī
uzņēma šo transformējumu par savu e-veikalu. Ja runājam par nozarēm vai nozaru pārstāvjiem, kuriem ir jābūt e-komercijā, protams, tie ir tirgotāji. Ja? Tirgotāji, kas tirgo apģērbu, pārtiku, elektroniku, mājsaimniecības preces, hobiju un atpūtas lietas, tā teikt, visu preču iespējamo, tā teikt, tirgotājiem ir jābūt šim e-veikalam, lai sasniegtu savus tirgotājus gan lokāli, gan arī ārpus iespējams Latvijas robežām. Protams, arī pēdējā laika tendence arī, ka mēs redzam ražotāji arī parādās e-komercijā un, piemēram, tādi ražotāji, kas, redzam, šeit lokāli ražo rotaļlietas, dizaina lietas, mēbeles arī. Pakalpojumu sniedzēji, protams, ir vēl viena joma, kas ir visu veidu telekomunikāciju pakalpojumi, komunālie servisu pakalpojumi, izklaides platformas arī, kuras es minēju arī iepriekš. Ja. Šeit mēs redzam, ka tāda omnikanālu pieredzes apvienošana noteikti nākotnē spēlēs būtisku lomu, kas ir noteikti vinnēs tie tirgotāji, kuriem ir gan šis fiziskais veikals, gan kuri ir izveidojuši arī e-komercijas vietni. Jo šo var ļoti gudri apvienot, ko mēs arī redzam, kad pasaulē ir tādi veikali, kur ieejot iekšā, neko nevar iegādāties, var tikai apskatīties. Ja? Un tad pēkšņi izlec telefonā paziņojumi, ja, kad man ir e-veikals un šeit spiežot, ja, vai noskanējot QR kodu, attiecīgi var veikt šo pirkumu, kas liekas interesanti, ja, un pat nav nepieciešams pārdevējs vai kasieris. Ja, tā kā visas papildu norēķinu metodas un iespējas, par ko arī ir jāpadomā katram no tirgotājiem, attīstot savu e-veikalu, tad noteikti visi šie e-maciņi, Apple Pay, Google Pay, un arī, protams, tādas jaunas funkcionalitātes kā Buy Now Pay Later, kas nozīmē to, ka maksājumu var sadalīt vai attiecīgi arī samaksāt kaut kādās daļās uz kādu konkrētu periodu. Un, protams, un par fiziskajiem veikaliem runājot, tad noteikti ir jābūt šai iespējai pieņemt bezskaidrs naudas maksājumus visnotaļ. Tā ir tāda pamata nosacījums atverot veikalu, tad ir jābūt šim postterminālim iekārtē. Ja, un arī pēdējā laikā redzam, ka arī mobilajā tirdzniecībā tas arī ir palicis par tādu kritisku lietu, ka tirgotājiem ir jābūt pārnēsājumam postterminālim vai arī telefonu terminālim. Vispār es esmu novērojis, ka arī tirdziņos arvien vairāk piedāvā šo iespēju. Man jau pat sāk likties, ka tā ir tāda normāla praksa. Tieši tā ir normāla praksa un tādā mūsdienīgā, jebkurā tirdziņā ieejot un arī Rīgā mēs redzam, ka šie tirdziņi arī attīstās. Tiešām katram no tirgotājiem ir piekārta, kas pieņem bezskaidrs naudas maksājumus. Kā ir iesācies šīs gads, ko rāda janvāra dati? Janvārī ir nedaudz mazāks pieaugums pret iepriekšējā gada nogali abiem pārvadājumos. Tātad, varbūt tā ceļojuma sezona mazinās, ja tas īpatsvars, un gada nogalē tiešām redzējām. Attiecīgi šie avio pārvadājumi bija izteikti lielāku darījumu skaitu. Skaistumkopšanas nozarē un apģērba iegādē arī redzam, ir tādi samazinājumi, bet joprojām tādas top jomas, kurās mums patīk tērēt naudu, ir elektrotehnikas iegāde. Arī kafejnīca, restorāna apmeklēšana vai tā pati ēdienu piegāžu pasūtīšana, jo janvārs bija augsts mēnesis, negribējās varbūt iet ārā un ēdienu piegādes, bija viena no tādām komforta lietām, ko noteikti daudz izmantoja. Tā kā arī veselības joma, protams, ir pievienojusies, arī augstāks gada mēnesis, un tad rūpējamies par savu veselību. Un kāds prognozes šim gadam? Kādām tendencēm uzņēmumiem vajadzētu pievērst uzmanību? Jā, šim gadam noteikti laiks vēl rādīs, kāda ietekme būs uz tirgotājiem, bet tas, ko mēs redzam, kam noteikti uzņēmumi var pagatavoties un padomāt, atsevišķos periodos cilvēkiem būs vairāk naudas, un par atsevišķiem periodiem mēs zinām to, ka tie cilvēki, kuri saņem šo hipotekārā kredīta atbalstu maksājumu, tiks pie papildu līdzekļiem. Tad, protams, jautājums, kā šie līdzekļi tiks tērēti. Un, tad viens no tādiem varbūt ne secinājumiem, bet variantiem, varbūt kā to varētu darīt, ja, tad tērēt izklaidē, ja, varbūt kādu ceļojumu iegādāties, elektrotehniku jaunu nopirkt, ja, vai aiziet uz restorānu, varbūt kaut ko atzīmēt arī. Bet, protams, mēs gribētu vai uzskatām, ka tas pareizākais veids būtu no šiem līdzekļiem veidot drošības pilvenu vai pat vēl labāk šos līdzekļus ieguldīt. Paldies, Valdi! Interesants tendences. Skaidrs, ka cīņa par klientu šogad būs, jo īpaši tajās nozarēs, kas nav pirmās nepieciešamības preces, domājiet par to, lai klientam ir ērti apskatīt, pasūtīt un norēķināties. Pasaule ir neparedzama. Esiet modri, sekojiet līdz visam, kas notiek, reaģējiet pirmie un lai jums veicas. Paldies, ka klausījies Swedbank podcastu Pa ceļam biznesā. Ja tev patika šī epizode, iesaki to saviem draugiem un piesako mums, lai nepalaistu garām vērtīgus jaunumus. Ja vēlies ar mums sazināties, ierosināt kādu tēmu vai podkāsta viesi,
Dari to tepat Spotify jautājumu un atbilžu sadaļā, YouTube komentāros vai raksti mums Svetbank sociālajos tīklos, LinkedIn, Facebook vai Instagram.